Kas notiktu, ja Krievija iebruktu Latvijā? Iebrukums sākas. Pie Latvijas robežām sāk pulcēties Krievijas spēki. Oficiāli tās ir mācības, bet patiesībā sākums kaut kam daudz lielākam. Pirmaikšņs trieciens. Pirmais trieciens nenāk no tankiem, bet gan no datoriem. Latvijā sākas masīvi kiberuzbrukumi. Pazūd internets, bankas nestrādā, elektrība tiek traucēta. Tad sākas īstais uzbrukums. Tūkstošiem Krievijas karavīru tanki iznīcinātāji šķērso robežu. Pirmie mērķi Daugavpils, Rēzekne, Rīga. Latvijas aizsardzība, Latvijas armija, nacionālie bruņotie spēki un zemesardze organizē pretestību. Viņu mērķis palēnināt iebrukumu, sagatavoties NATO atbalstam. Parastie cilvēki sāk veidot pretošanās grupas. Partizānu karš var kļūt par reālu ieroci. Tagad notiek kaut kas, kas var izmainīt pasauli. NATO 5 pants uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem. NATO valstu līderi sasauc ārkārtas sanāksmi. Atbilde ir skaidra. Latvija netiks pamesta viena. Eiropas un ASV karavīri sāk ierasties Baltijā. NATO spēki mobilizējas. Sākas lielākā militārā operācija kopš Otrā pasaules kara. 41. prettriecieni. NATO lidmašīnas sāk bombardēt Krievijas militāros punktus. No Polijas, Lietuvas un Igaunijas ierodas tanku kolonnas, gatavas saskarties ar agresoru. Ekonomiskais karš. Rietumvalstis iesaldē Krievijas finanšu sistēmu, rubļa vērtība krīt. Krievija tiek pilnībā atslēgta no globālās ekonomikas. Kas notiek tālāk? Pasaule stāv uz nāža asmens. Vai sāksies trešais pasaules karš? Eskalācija vai miers? Ja Krievija neapstājas, NATO var sākt pilna mēroga militāru ofensīvu. Diplomātija sāk darboties. Starptautiskie līderi cenšas novērst globālu katastrofu. 3 iespējamie scenāriji. Labākais gadījums – Krievija saprot, ka nevar uzvarēt un atsauc savus spēkus. Sliktākais gadījums – karš eskalē, iesaistās kodolieroči, pasauli pārņem hauss. Reālākais scenārijs – ieilgušas kaujas, sankcijas un jauna augstā kara ēna pār Eiropu. Šis ir tikai teorētisks scenārijs, bet ja vēst kaut ko ir iemācījusi, tad tas ir uzbrukums Latvijai nozīmētu uzbrukumu visai pasaulē. Abonē kanālu, lai redzētu vairāk analīžu un scenāriju par pasaules karstākajiem konfliktiem.